ja mēs runājam par notāriem, kolēģi, man bija tāda situācija, jā, es tirgoju vienu nekustamo īpašumu Čekur kalna. Čehu projekts, divu istabu dzīvoklis bez remonta. Nu, jūs paši zināt, kā tagad tirgojas dzīvokli bez remonta. Nu, ļoti ilgi. Un, principā, mēs atradām arī pircēju, visu ok. Sākam, jā, es ņēmu, ejam pie notāra. Ok, sagatavojam visus dokumentus, ejam pie notāra, un viņi vajadzēja līdzi paņemt vīru. Mēs atnācam pie notāra, viss, vajag parakstīt pirkumu līgumu, vajag tagad parakstīt nostiprinājumu līgumu, vīru parakstu arī vajag. Saka pārbaudīt dokumentus, un tāds notārs, tā, var palūgt jūsu vīru uz 2 vārdiem. Es tāds, nu labi, pirmo reizi kaut kāds ar tādu sastupas, viņi iziet no kabineta. Es stāvu pie durvīm, bet dzirdu, ko viņi runā. Es saku, jūs esat policijas meklējumā. Es domāju, viss. Kā mēs tagad pārdošu šo dzīvokli reāli? Vēl vajadzēs gaidīt, meklēt cilvēku, kurš piekritīs taisīt remontu. Un sēž šitas 2 sievietes pārdevēja un pircēja un saka, kas tur ir? Es saku, viss labi, viss ir ļoti labi. Un dzirdu, labi, man tur vajag piezvanīt policijai tur. Nu labi, viņi tur piezvanīja. Nu labi, ka viņi ienāca iekšā kabinetā, teica, viss ok.